Šovakar mēs esam devējuši kā Alus fórumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespējas informēties un ir iespējas satikties ar valdības personām no Latvijas, lai varētu iepazīties vairāk par to, kas šodien notiek Latvijā. Ir svarīgi iepazīties ar tiem, kas veido Latvijas nākotni un kam rūp Latvijas tēls pasaulē. Ir svarīgi mūsu ciemiņiem arī redzēt, ka mēs šeit, dzīvojot ārpus Latvijas, interesējamies par to, kas Latvijā notiek, un mēģinam atrast veidus un iespējas piedalīties tās nākotnē. Dr. Valdis Birkavs ir viens no frakcijas Latvijas ceļu dibinātājiem un tās priekšsēdis. Ievēlēts 5. un 6. saimā no 93. līdz 94. gadam, Birkavkungs bija Latvijas premjerministrs. 94. gada septembrī viņu apstiprināja kā Latvijas ārlietu ministru, premjerministru Māra Gaida valdībā un premjerministru Andris Šķēlis 1. un 2. valdībā. Dr. Birkavs ir dzimis 42. gadā Rīgā, Latvijā un studējis filozofiju, socioloģiju un kriminoloģiju Latvijas universitātē, iegūstot 1. grādu tieslietās 69. gadā un doktora grādu 93. gadā. No 69. līdz 86. gadam Dr. Birkavs ir Latvijas valsts universitātes mācību spēks, no 86. līdz 89. gada tieslietu fakultātes direktora vietnieks, lasījis lekcijas Ņujorkas, Jēlas, Hārvardas universitātēs un ir autors vairāk nekā 70 publikācijām, dibinājis vairākas juristu organizācijas. Bet jautājums ir, vai mēs nekavējamies arī kaut kur citur? Vai mēs nekavējamies mūsu ceļā uz Eiropas Savienību? Vai mēs nekavējamies mūsu ceļā uz NATO? Un galvenais, vai mēs nekavējamies mūsu ceļā uz normālu, labklājīgu tautas dzīvi? Es labi atceros vārdus, ko es teicu šeit, jo es tos teicu no sirds un teicu visās latviešu sabiedrībās. Jūsu vārdi par darbu okupācijas laikos jau ir ierakstīti Latvijas vēsturē ar zelta burtiem. Bet jūsu misija tālu nav galā. Kaut gan es gribētu teikt, ka brīžiem man liekas, ka jūsu balsis ir pieklusušas, jo smaguma centrs darbam ir pārvietojies uz Latviju, un tas ir saprotami. Tā tam ir jābūt. Bet arī šeit, dzīvojot šeit, biežāk ceļojot uz Latviju un ceļojot atkal atpakaļ, jums ir ļoti daudz vēl darāms. To es jūtu, vakar to es jūtu šodien, jo ar jūsu balsīm rēķinās tie, kuri šajā valstī nosaka politiku, un ne tikai šai valstī, bet faktiski visai pasaulē. Mana vizīte ir iekritusi, un kā man kolēģi teica, nevis iekritusi ļoti nozīmīgā laikā, bet gan ieplānot ļoti nozīmīgā laikā. Jo šodien ASV prezidents pieņēma lēmumu par paplašināšanu NATO ar 3 valstīm, nevis ar 5, tā kā tas bija domāts, vai iespējams domāts varētu būt, un kas faktiski nebūtu par labu Latvijai. Vakar savukārt kongress pieņēma attiecīgo aktu, kurā skan ASV kongresa atbalsts Baltijas valstu uzņemšanai NATO. Daudz nozīmīgi notikumi ir šajās dienās, bet galvenie vēl ir priekšā. Es gribētu ar jums runāt par 5 lietām. NATO, Eiropas Savienība, Krievija, iekšpolitika, un es domāju, kas varētu būt tas 5.
Man patīk vai nu 3 vai 5, citādi paliek tā pusratā. Tas 5. ir atbildes uz jūsu jautājumiem, kas droši vien būs. Un sāksim ar NATO, jo tas šodien ir vissvarīgākais. Un tas ir vissvarīgākais no drošības viedokļa. Mani ir kritizējuši no dažādām pusēm. Mani ir kritizējuši par to, ka mēs naivi cerot, ka mūs uzņems NATO. Mani ir kritizējuši par to, ka mēs vispār iedrošinamies domāt par NATO, jo Krievija paliek dusmīga. Mani ir kritizējuši arī par to, ka mēs nepietiekami strādājam NATO virzienā. Tas gan ir skanējis vismazāk. Es varu teikt, ka tie lēmumi, kas šobrīd top NATO dzīlēs, gatavojoties Madridei, kas top valsts departamenta dzīlēs, gatavojot Baltijas ASV kartu un Baltijas rīcības plānu, apliecina to, ka mēs esam izvēlējušies vienīgo pareizo politiku. Un šī pareizā politika pēc manām domām bija turēt ļoti augstu mūsu prasību līmeni, skaidri apzinoties, ka tās netiks izpildītas. Tas ir iekļūt NATO paplašināšanas pirmajā vilnī. Un tikai šīs augstās prasības, jeb šī augstā latiņas turēšana, ir ļāvusi mums faktiski cerēt uz to, ka 2., 3. vai vispār kāds nākošais vilnis mūs ienesīs NATO. Tas ir bijis vienīgais pareizais ceļš, un es domāju, ka mūsu politika šajā ziņā ir tomēr atšķīrusies ar pragmātismu un ar skaidru redzējumu, ko mēs varam sasniegt un uz ko mēs varam cerēt. Vācija ir pievērsusies pilnībā Polijai, Ungārijai un Čehijai, un tādēļ mūsu intereses Eiropas Savienības sakarā it kā atbīdījusi pilnīgi sānus. Savienības priekšā ir arī ārkārtīgi lielas. Es domāju, ka ne sevišķi to sarežģīs leiboristu uzvaru Lielbritānijā, to nedaudz palēninās sociālistu uzvaru Francijā, bet galvenais ir tas, ka līdz šim Eiropas Savienība paplašinājās ar ļoti nobriedušām valstīm. Pēdējais paplašinājums Austrija, Somija, Zviedrija faktiski bija viegls, jo šīs valstis bija gatavas, lai gan likumdošana, protams, arī bija jāharmonizē. Turpretī tagad nākošais valstu kopums faktiski ir visas postkomunistiskās valstis, no kurām neviena, es pasvītroju neviena, vēl faktiski nav gatava. Tomēr tas tā nenotiks. Un ja mēs būsim realisti, tad vienīgais pozitīvais un vienīgais pātrinošais process ir mūsu iekšējā mobilizācija. Mūsu resursu mobilizācija, mūsu intelektuālo spēku mobilizācija, jauno cilvēku iesaistīšana, jo, diemžēl, ir lielas grūtības ar birokrātiju, kas vienkārši nesaprot Eiropas Savienības valodu, un ir grūtības ar uzņēmējiem, kuriem gluži vienkārši ir vieglāk runāt ar Krieviem, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, jo to biznesa vidi viņi saprot, tajā biznesa vidē viņi pelna, bet Eiropas ļoti augstās prasības viņiem nav par spēkām. Tāpēc, kaut gan vajadzētu saprast mūsu valstī, ka viens diplomāts, ir īpaši, ja tas ir tāds diplomāts kā Ojārs Kalniņš, vai viņš nenosakst, ir vairāk vērts par veselu armiju.
Ne visi Latvijas. Bet mēs arī Eiropas Savienībā varam būt paši labākie. Un es kategoriski nepieņēmu. Nec Ivāna kunga latvieši ir sūda brāļi, es atvainojos cienītām kundzēm par šo izteicienu, bet tas ir izskanējis no Latvijas valsts vīra mutes. Nec arī Kristopāna savu partijas biedri neseno teicienu tādā emocionālā karstumā. Latvija ir muļķu zeme. Tā nav un nebūs. Bet mums ir pietiekoši daudzas iekšpolitiskas problēmas, kurās mēs, protams, varam saskatīt divas lietas. Tiešām pašu muļķību un varam saskatīt arī mūsu nedraugu roku. Un mums ir jāprot izlavierēt. Un tieši ar to mēs latvieši esam atšķīrušies, ka mēs esam pratuši izlavierēt no vissliktākajām, no visgrūtākajām situācijām. Un labākais piemērs tam bija 95. gada vēlēšanas, kad faktiski parlaments tika ievēlēts tieši tāds, ka ir visgrūtāk izveidot valdību. Un tomēr tika atrasts 3 piegājienos variants, kas deva Latvijas valstī faktiski pat ekonomisku uzrāvību. Jo Šķēles kunga izpratne par ekonomiskiem procesiem ir pilnīgi skaidra, orientācija ir ļoti motivēta un rezultāti ir acīm redzami. Bet Latvijā politiskais fragmentārisms ir pietiekoši liels. Mūsu ļaudis ir izmēģinājuši gan Zīgerista partiju, kas ir sadalījusies sīkos fragmentos, bet ir dzīvot spējīga nākošajām vēlēšanām, ir pakļāvusies kaula histēriskajiem aicinājumiem redzēt viņu par ministru prezidentu, kā tas bija priekšvēlēšana kampaņā, un partija ir sašķēlusies, un nav no viņas faktiski, manuprāt, vairs nekas palicis pāri, atsevišķie biedri ir izklīduši par citām partijām. Diemžēl smagu fiasko ir cietusi LNMK partija, kur es ļoti augstu vērtēju, bet kas nespēja sevi iekšēji mobilizēt ļoti nozīmīgā laika periodā, un kuru faktiski iznīcināja iekšējās pretrunas un ļoti radniecīgā Tēvzeme un brīvība, kuras liktenis līdz ar to, manuprāt, diemžēl pašai ir apdraudēts. Lai gan Tēvzeme nostiprinas, bet process, kas sāksies pēc tam, kad LNMK radikālā daļa savienosies ar Tēvzemes un brīvības radikāļiem, vēl nebūtu nav garantēti pozitīvi procesi. Latvijai ir vajadzīga stipra nacionāla konservatīva partija, un es ceru, ka viņa nesaļodzīsies no šīm pārmaiņām, bet, diemžēl, simptomi ir tādi, kas nemaz neliecina par partijas veselību. Domāju, ka saimnieks ir pārvarējis savas iekšējās problēmas, kaut gan nepilnībā, un pretendē uz diezgan nozīmīgu lomu arī nākošajās vēlēšanās, neraugoties uz daudzām kļūdām, ko viņi pieļauj. Bet viņiem ir atbalsta bāze. Un tie ir faktiski tie cilvēki, kuri sevi neatrada pirmajos atmodas gados, kas mazliet pagaidīja, paskatījās, kas notiks, un pēc tam pacēla galvas. Pie tam ne šī vārda sliktā nozīmē, vienkārši norientējās situācijā un sāka savas aktivitātes savā un savas partijas interesēs. Pēdējie reitingi, pēdējās aptaujas liecina, ka ceļš joprojām ir palicis uzticīgs saviem vēlētājiem. Mums ir augstākais reitings starp partijām, kas ir mainīgs, jo mainās vietām. Sākotnēji mainījās visu laiku 3 partijas,
Latvijas ceļš, Saimnieks un Tēvzeme un Brīvība, 3 lielās, kā šobrīd saka, Saeimas partijas. Tagad pa vidu ir iespiedies LSDSP, jeb Latvijas sociāldemokrāti, jeb Bojāru partija, kurai strauji pieaug viņas reitings. Un pašvaldību vēlēšanas apliecināja tendenci, kur man ļoti nepatīk, bet apliecināja skaidru tendenci, ka Tēvzeme un Brīvība ir gatava uz visa veida koalīciju ar sociāldemokrātiem. Daudzās vietās tā arī notika. Pat Rīgas pilsētā Tēvzeme un Brīvība mēģināja vienoties ar sociāldemokrātiem, lai kopā paņemtu varu. Un tas liecina, ka nākošajā Latvijas parlamentā var izveidoties koalīcija, kas, manuprāt, nebūs attīstību veicinoša.